Braucot cauri Lejasciem, vienmēr skatos uz Stalto skolas ēku balto gulbi, kas slējas jau 65 gadus Lejasciema centrā. Mums 8. izlaiduma absolventiem 1961. gadā tā ir sevišķi mīļa, jo mēs bijām īpaša klase, celtnieku klase. Lija Ramka bija viena no Lejasciema pamatskolas būvniecības dalībniecēm. 1958. gada vasarā viņa kopā ar saviem klases biedriem sāka rakt skolas pamatus, izmantojot tikai lāpstas, jo tajā laikā nebija ne ekskavātora, ne citas tehnikas. Tas man tā pilnīgi acīs stāv vēl tā rakšana. Un tas bija ļoti smagi un grūti, un tā bija vasara, tur kurš atnāca, kurš neatnāca, bet piedalījās būtībā visi pēc kārtas. Tad sākās skolas celtniecība. Mēs bijām laimīgi, ka visi kopā strādājām, mēs bijām ļoti draudzīgi. Sākot ar mūrēšanu, ķieģeļus visus pienesām ar nestuvītēm divatā. Līdz skursteņa galam ķieģeļi tika sanesti ar nešanu. 60. gada janvārī mēs ar karogu iegājām skolā ļoti augstā dienā. Ja nemaldos, tas bija 17. janvāris. Pēdējo reizi braucu 1. martā un noskatījos, kad mūsu baltais gulbis vairs nav, bet dzīve iet uz priekšu, viss mainās, un tam tā ir jābūt. Jau šobrīd Lejasciema pamatskolā notiek nozīmīgas pārmaiņas. Tuvojas noslēgumam tās atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana. Jau šobrīd pēc datiem redzam, ka enerģijas patēriņš, siltumenerģijas patēriņš ir ļoti krasi samazinājies. Tie dati rāda ļoti labu rezultātu. Gan skolā ārēji ir iegūsi jaunu veidolu, jaunu vizuālu izskatu, estētiku, gan arī telpas iekšpusē ir atjaunotas, novērstas situācijas, kur tās tiešām ēka bija savu laiku nokalpojusi un bija nepieciešami šie uzlabojumi, tad arī no iekšpuses iegūsi jaunu vizuālo tēlu. Visvairāk mēs sapratām elektrības dēļ, ka ir nepieciešams pārbūve un atjaunot, tāpēc, ka skolā ienāk tehnoloģijas, un tas viss ir saistīts ar lielu elektrības patēriņu, un mēs nevarējām gan to vairs nodrošināt. Tas arī bija ļoti tāds nozīmīgs iemesls, kāpēc noteikti vajadzēja. Un otrs, protams, arī, ka bija akreditācijas uzstādījums, ka ir maiturības kabinetus jāiekārto skolas telpās, skolas galvenajā šajā te ēkā. Un līdz ar to tika šis projekts un tika uzsākta skolas pārbūve. Pagājušā gada, 2024. gada martā sākās viss. Protams, bija daudz dažādu izaicinājumu. Sākumā darbi sākās ar 1. stāvu, kad visi skolēni mācījās 2. stāvā. Vasaras periodā celtnieki intensīvi strādāja un visa skola tika nodota viņu rīcībā. Bet lielākais izaicinājums radās augusta beigās, kad tika paziņots, ka skolas 2. stāvs tomēr nav gatavs mācību procesa atsākšanai. Un mums ir jāmeklē pagaidu risinājums. Un šeit es tiešām sajūtu Lejasciema pagasta visu iedzīvotāju, visu iestāžu atbalstu nedalītu, jo mēs izvietojām visas klases tepat Lejasciema centrā. Mums nebija nekur jābrauc prom, jāmeklē kaut kas cits. Mēs uz veselu mēnesi, septembra mēnesī, mēs mācījāmies dažādās vietās Lejasciema pagastā. Tas bija bērnudārs. Toreizies Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs atvēlēja arī savu kabinetu. Mēs arī bijām paši pagasta pārvaldes kabinetā, bija viena klase iekārtot. Tāda bija arī jauniešu centrā, muzejā bija klase un, protams, mūsu skolas internāts, kas ir atsevišķā ēkā. Un visās šajās telpās tika nodrošināts mācību process. Mēs uzskatām, ka gana kvalitatīvi, un mēs to mēnesi izturējām. Šogad Lejasciema pamatskolā notiks 65. salidojums, kas sākotnēji bija plānots pagājušajā vasarā, taču būvniecības darbu dēļ tika atlikts. Tagad 12. jūlijā skolas absolventiem būs iespēja atkal satikties un apskatīt atjaunotās telpas. Mēs ceram, ka būsim sakārtojuši, ieguvuši ir jauno aprīkojumu un jaunās mēbeles, kas mums pienākās, un iekārtojuši skolu tā, lai mēs varam parādīt visiem saviem absolventiem
absolventiem, visiem saviem ciemiņiem, visiem saviem draugiem, kā tad te mums tagad izskatīsies. Mēs gaidām arī šobrīd šo tikšanos ar nepacietību. Energoefektivitātes uzlabošanas un ēkas pārbūves izmaksas pārsniedz 1 miljonu eiro, un finansējums tiek piesaistīts gan no energoefektivitātes fonda, gan no izglītības projektu programmas. Apvienojot šos divus projektus, izdevies nodrošināt ēkas pilnīgu atjaunošanu. Šobrīd pēc Leisciema pamatskolas renovācijas darbi turpināsies arī Līzuma pamatskolā. Gulbenes novada pašvaldība ilgtermiņā saskata abu skolu pastāvēšanu, tāpēc šīs investīcijas ir būtiskas, lai veidot mūsdienīgu un patīkamu vidi skolēniem un skolotājiem. Skaistās atmiņas dzīvo uz neatgriešanos pie mums, lai kliedētu dzīves rūgtos brīžus, lai mūsu skolai lemts pastāvēt vēl daudzus gadus.